ir vasara un vispārībā ķiršu laiks, vai zini. Un šogad ir daudz, nu tā riktīgi daudz. Daudz saka, ka viņi neko nesaprot, ko darīt ar tiem skābajiem ķiršiem. Īstenībā tā ir lielākā štela, kas var būt pēc, ka, nu, man personīgi, pirmkārt, ļoti labi no kopš bērnības garšo tas ievārījums, ja, ko, nu, iegūst, ja viņi savār. Un, jā, un tagad es uztaisīšu, šodien silts ir ārā, prasās pēc augstās zupas. No skābiem ķiršiem es parādīšu, kā tas jādara. Aina Fricena zupe. Nu, vispirms vajag puskilo šitādas ķiršus sarkanos. Nu, es te pat aizgāju līdz dārza kaktam, un tur es arī tas saplūcu, reku, te puskilo. Protams, no viņiem tiks izgūti kauliņi, un tie kauliņi tiks izmētāti, nu, kur nu nebūtu kam vajag. Ķiršu zupai tad man vēl vajag ko? Vienu citronu, no kur man patiesībā tikai miziņu vajag, pārējo es izmantošu kaut kā citādi. Pusi no vanīļas paksts. Tā būs jāatgriež vaļā vienkārši. Viens šitāds te zvaigžņu anīsis, man viņš ir sadrupis. Un viens tāda te kanēļas tanziņa. Un vēl cukurs brūnais. Nu, tur vienalga arī var balto izmantot, tur kāds nu nebūtu mājās ir. Nu, re, divas šitādas te es nogriezu no tā citrona. Pieliku tur klāt tajā katlā, kur tie izķidātie ķirši tad ir. Turpat tad nāk arī klāt tas kanēls un zvaigžņu anīsis. Nu, un to vanīļas pakstu te es arī pielieku. Nu, vēl es te pielēju reku puslitru ūdens. Nu, un tikpat daudz vēl sarkanvīnas. Nu, tur man jautā, kāda tā vīna, zin kā tur, ot, lej klāt šitam te. Nu, kāds ir tāda lej, vai ne? Es šajā brīdī, nu, tas ir, nu, šis ir vāciešu ēdiens, bet, nu, man nebija tūmā vāciešu vīna nekāda sarkanā. Tā es paņēmu daudzpuļķu vīnu no Abruzzo, Montepulciano d'Abruzzo. Tas ir itāļu, itāļu. Nu jā, turpatās pāri Alpiem no Vācijas var aiziet pat šitā vīna. Nu tā viņiem tur ir, mums te, nu, ir citāda. Jāaiziet līdz veikalam, lai dabūtu itāļu vīnu. Nu, un pirms es lieku viņu vārīties, es te iemetīšu klāt. Man te vienkārši tas cukurs jāieliek 3 ēdam karotes. Nu, es šito te visu tagad, tas cukurs tur iebērts ir. Un es viņu vienkārši samaisu te tā. Un uzvārīšu lēnā garā, lai viņš tu uzvārās. Un tad tālāk, nu, te jau redzēs, es parādīšu. Un vēl man vajadzēs 3 ēdam karotes stērķeles, kur es šitā te nopirku. No alojas, it kā. Es nezinu, alojas vai nealojas, bet nu tūlīt paskatīsimies. Izšķīdināšu es pēc tam to stērķeli nelielā ūdens daudzumā un vienkārši samaisīšu, jo tas būs tad jāliek klāt te zupai. Nu, tad, kad man rekur te ir uzvārījies, lēnām, atslēgvārds ir lēnām. Nu, vienkārši, lai tas ļurļaks no tā vīna tur pazūd. Nu, ierēpt var citādi. Šis nav domāts ierēpšanai, un ar šito var arī pilnīgi mierīgi bērnus cienāt. No vīna tur būs palicis pāri, tur tikai nu, tas velkošais, kas nebūtu tur tam tanīns vai kas nebūtu tur tam vīnam vēl piemīt. Un tagad es te pieliešu klāt to ūdeni izšķīdināto reku cieti. Ūdens daudzums tur ir neliels vajadzīgs. Nu, neko tur. Nu, redz. Un tagad ir būtiski. Es nevarēšu, man pietrūkst viena roka vēl. Man vajadzēs šo te ņemt un vienkārši maisot, ieliet tur iekšā tajā visā, uzvārīt vēl. Un tad es viņu pārliešu atdzesēt vienkārši kaut kādā citā bļodā. Vienīgais, nu, tā vārīšana te ir, nu, tāda, ja, nu, nepārtraukt, jāsagaida, ka viņš tur to burbulīti uzmetīs, un tas jau pavisam drīz notiks arī. Vienkārši es viņu uzvārīšu, un tad arī varēs viņu pārliet. Sanāks tāda bieza zupa. Reku burbulītis jau ir. Un reku bļodā ir ieliets, kūpa pilnīgi. Jāpagaida, ka viņš atdzisīs, un pēc tam uz stundu es viņu ielikšu ledus skapī. Nu, šitas man ir te sakults olu baltums, ja divu olu baltumu te ir, ar 2 ēdam karotēm pudercukura. Taisīsim peldošās sals, ko iemest te zupā iekšā. Nu, re, esmu te salicis tagad tās olu baltumu, saputotā olu baltumu piciņas te karstā ūdenī, 2 minūtes paturēšu, tad es ņemšu ārā un notecināšu viņas. Nu, un beigās atliek tikai uzmest tās peldošās salas te pa virsmu te zupai un pārkaisīt ar citronu miziņu vēl rīvētu rekā. Un viss, happy grandmotion!